Kad latvietim prasa, kā iet, viņš parasti atbild normāli. Kad prasa, kā garšoja, atbild, ka normāli. Kad prasa, kā filma, arī tā latvietim ir, normāli. Kur šis normāli radies? Varbūt aizkrauklē, vietā, kur ļaudis mēdz nonākt nejauši, kā šī jaunkundze. Vispār aizkraukli ir normāla vieta. Ar normālu satiksmi, arhitektūru, dabu un cilvēkiem. Citur normāli ir dzīvot vēsturē. Aizkrauklē vēsturē vieta muzejā, bet ikdienai šodienā. Te ir normāls tirgus, normāla mūzikas skola un normāls sporta centrs, bet vesels 4 baznīcas. Normāli, ka tās līdzinās mazām elektrostacijām. Par elektrostacijām runājot, aizkrauklē ražo otru jaudīgāko enerģijas dzērienu Eiropā. Recepts pamatā ir ūdens, un to sauc par hidroelektrostaciju, jeb normāli izsakoties HES. Enerģijas te pietiek visam. Aizkrauklē dzied un dejo, mūzicē un sporto, spēlē futeni, basītu un tenisu, reizēm vienlaicīgi. Arī turisma infocentrs te strādā bez enerģijas pārāvumiem 24/7. Tas ir normāli, ka citur tā nav? Laikam ilgāk strādā tikai aizkrauklis domi, jo aizkrauklieši ir enerģisku ideju pilni. Kas vēl aizkrauklē ir normāli? Piemēram, atpūsties pie dabas, jo daba aizkrauklē uzlādē. Izpausties radoši, jo aizkrauklē novērtē katru, kas aizrāvies ar ko normāli. Būt atvērtiem, jo siltums lētākais Latvijā. Ir normāli, ka aizkrauklē nevis ielaiž svaigo, bet izlaiž silto gaisu. Lepoties ar savējiem, jo aizkrauklē normāli iepako enerģiju, kura kustina nevien braucamos, bet arī cilvēks visur Latvijā. Domāt pasaules līmenī. Citur ir normāli, ka sievas zāģē vīrus. Aizkrauklē zāģē kokus un sūta prom uz Eiropu, Ameriku un pat Āziju. Arī domāt par mazajiem. Aizkrauklē ir normāli, ka skolās un bērndārsos vietas pietiek katram aizkrauklēnam. Daugavai aizkrauklē ir normāla loma, jo tā ir katra aizkrauklieša kaimiņš, rēgojas pie katra loga. Un citiem Daugava nes normāls lomas. Reku vecis vēl kārā milzu samu. Nē, laikam tomēr sams velk veids Daugavā. Kamēr vieni Daugavā rod mieru, citi adrenalīnu. Ir normāli, ka reiz gadā aizkraukle kļūst par ūdens sporta meku, bet vietējie par čempiņiem. Jā, varbūt aizkrauklē nav bibliotēkas no stikla, tilta zelta vērtībā vai paugurskā kepka, bet ir normāls pilskalns Daugavas klēpī. Uz tā redzami normāli saurieti. Izcili. Ja Latvijas galvaspilsēta izvēlētos pēc tā, cik tajā viss normāli, tad aizkraukle būtu normāls variants. Maza un mierīga, cilvēcīga un draudzīga, bez lielības un greznības. Brauc ciemos, vēlams nejauši, kā šī jaunkundze.